Šodien mēs tiekamies par tēmu, kas ir jaunās PVN likuma normas 2025. gadā, un tieši par tām normām, kas ir saistītas ar PVN maksātāju reģistrāciju un izslēgšanu no PVN maksātāja reģistra. Mums ir notikušas būtiskas izmaiņas. Šogad tādas lielas bija jau gada sākumā, 1. janvārī. Šeit redzat tālāk jau ir tabuliņa, kur var saprast, tātad mēs liksim iekšā visas preču piegādes, iekļausim aprēķinā eksportu, arī krājuma pārvietošanu uz noliktavu Lietuvā. Tur būs jānorāda apgrozījuma dati, cik jums ir šobrīd, pieņemsim, ja jūs jau darbojaties, ja tas būs jauns uzņēmums, tad, protams, būs nulles, arī nulles jānorāda, bet tur jums jānorāda, cik jums ir Latvijā, cik jūs plānojat, vai ja jau esat strādājuši tajā dalību valstī, cik ir, jā, un tad attiecīgi izskatīs šo iesniegumu. Tad Latvijas valsts ieņēmuma dienas šo te pieteikumu nodot citai dalību valsts nodokļu administrācijai, un viņiem ir tādi paši nosacījumi, ka citas dalību valsts nodokļu maksātājiem vairs nebūs tiesība piemērot MVU režīmu, ja tam kalendāra gadā veikto darījumu apmērs Latvijā pārsniedz Latvijā noteikto reģistrācijas slieksni vairāk par 10%, un tam ir pārsniegts arī gada apgrozījums Eiropas Savienībā. Tad sniedzam iekšā iesniegumu, lai izslēgtu no PVN maksātāja reģistra ar nākamo gadu. Ja. Mums Latvijā ir izvēlējušies 1 gadu šo te periodu, kas vēl ir papildus jābūt kā PVN maksātājiem, bet, ja runājam par citām dalībvalstīm, tur jums atkal būs jāpaskatās par tām dalībvalstīm, kur jūs strādājat, un šeit ir tieši pateikts, ka ja saskaņā ar šo te 58. pānta 1. daļu ir piešķirts PVN maksātāja numurs, tad tas ir izmantojams tikai, lai realizētu šos te nosacījumus, kas ir saistīts ar PVN likumu 142. pāntu. Un tāpēc ir tas, ka, lai jūs varētu, kā saka, viņu pilnvērtīgi izmantot, jums būtu jāsazinās un jāsaka, ka mēs mainām, mums ir nepieciešamība mainīt uz vispārējo kārtību.